Dažu gadu laikā Tukuma novada vadībai ir izdevies ievērojami uzlabot komunikāciju ar Tukuma novada ģimenes ārstiem un pārskatīt visu feldšerpunktu darbību pagastos. Tukuma novada pašvaldība ir pateicīga ikvienam ģimenes ārstam par darbu, ko tie veic ikdienā. Ievērojami palielināts arī pašvaldības vienreizējs atbalsts jaunas ģimenes ārstu prakses izveidošanai. Kā rezultātā izdevies piesaistīt 4 jaunus ģimenes ārstus Engurē, Kandavā un Tukumā. Tukumā tagad strādā 2 jauni ģimenes ārsti, kas nodrošina pilnvērtīgu primāro veselības aprūpi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Turklāt Engurē atvērts jauns doktorāts, kurā iespējams nodrošināt ne tikai vizītes akūtu saslimšanu gadījumos, bet arī profilaktiskos izmeklējumus, nodot analīzes un veikt dažādas citas medicīniskās manipulācijas. Līdzīga prakse ir arī Kandavā. Kas vēl ir būtiski? Svarīgi ir tas, ka piesaistot jaunāka gadagājuma ārstus, izdodās nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību. Un pamazām izdodās arī samazināt ģimenes ārstu vidējo vecumu novadā.